Pati grūtākā lieta pilnīgi visiem pārdevējiem ir iemācīties paklusēt un klausīties. Kad es klausos sarunas, lielākā daļa, 90%, pēc katra klienta teikuma mēģina iestarpināties un teikt, jā, tas ir tas, ko mēs darām, mēs varam palīdzēt, mums tieši tam ir arī īstie produkti, tas ir tas, ko mēs specializējamies. Tā vietā, lai mēģinātu izzināt klientu, tiešām saprast, kas ir pa problēmu, tātad cik liela ir tā problēma, cik ilgi ir problēma, kas ir darīts, lai viņu atrisinātu, kas ir sanācis, kas nav sanācis, kādas te ir sekas un tam līdzīgi. Tātad izzināt, lai klienta galvā izveidojas šis te gaps no tās vietas, kur viņš ir šobrīd, kur viņš vēlās nonākt, un lai viņš saprot, cik liela ir šī problēma un ka viņu vajadzētu risināt un kādas būs sekas, ja viņš neko nedarīs. To visu var panākt uzdodot tikai jautājumus, bet lielākā daļa mēģina iestarpināties pēc katra teikuma un sākt runāt par sevi, cik viņiem ir labi risinājumi, cik viņi var izdarīt šito un ka viņiem ir tāda produkta. Tad vienkārši ir jāpaklusē, jāuzdod pareizi jautājumi un jāklausās. 80% sarunas ir jābūt tam, ka tu uzdod jautājumus, un tikai tad, kad tu esi izveidojis šo te gapu, tu nonāc prezentācijas fāzē, un tad tu prezentē. Tad, balstoties to, ko jūs man teicāt, izmantojam visu, ko viņš teica, ieliekam savu prezentāciju, tas ir tas, kā mēs jums varam palīdzēt, un ko tas nozīmē jums, ir tas. Tātad īsāk sakot, pārstāj runāt par sevi. Pietiek. Vienkārši uzdod jautājumus un klausies.